Sveiki! Sveiki! Mēs esam atpakaļ skolas izmeklētāji uz vēl vienu epizodi SPV. Jūs zināt, jauna diena, jauna epizode. Tas pats Renārs. Jep, tieši tā. Un šodien mums ir labas ziņas. Skola ir uzklausījusi to, ko skolēni ir teikuši. Viņi ir izvietojuši soliņus, par ko skolēni ļoti sūdzās, ka nav kur sēdēt. Ejam apskatīties viņus. Ejam apskatīties. Vai zini, kur viņi stāv? Es nezinu. Ejam paskatīties. Skola mūs tiešām ir izklausījusi. Un tagad šeit ir nolikti krēsli. Bet, diemžēl, šitie krēsli ir nolikti nevis gaitiņos, bet gan ārpusē, kur ir, es nemelošu, sasodītie augsts. Bet šitie krēsli gan ir kvalitatīvi. Šodienas tēma mums ir labklājība, kā jau iepriekšējā epizodē tika minēts. Ko top ideja bija par labklājību, un šodien mēs runāsim par labklājību. Tieši tā. Man liekas, tā ir tiešām laba ideja. Un vai tu zini, kas ir Kivas programma? Nē. Mums ir aizdoms, kad vairāk skolēni nezina, kas ir Kivas programma. Kaut kā par skolu ir visur aplimētas lapiņas. Tu esi pamanījis lapiņas? Es esmu ievērojis, bet es nezināju, ka tā bija Kivas programmas. Nav interesi lasīt. Paldies, ka piekriti šai intervijai. Lūdzu, lūdzu. Kā tev sauc? Rodrigo Auziņš. Labi, paldies, ka piekriti šiem jautājumiem. Vai tu vari lūdzu paturēt? Jā. Kas tas tāds? Mūsu intervējumie jautājumi. Interesanti. Tātad, forši tu šo te paturēt pret manīm, lai es varu izlasīt. Kā tu jūties skolā un kāpēc? Skolā es jūtos ērti, jo man te ir daudz draugi. Un nav nemaz tik slikti skolotāji, kā visi stāsta. Ļoti bēdīgi. Kāpēc tas būtu? Tāpēc, ka reāli tā kā cietumā, visur ir kameras. Tu nevar austiņās sēdēt, un tas man nomierina. Un tev visu laiku saka, izņem to savskaras ārā, un es tāds, labi, ko man cīt darīt. Ļoti fantastiski šogad. Labi, bikiņi, kāpēc? Tāpēc, kad šogad kā 10 klasniekam ir diezgan viegli, ka man nav eksāmenu vēl. Jā. Es teiktu, šodien labi, atvieglots, jo, kā Rišards teica, jau pagājušajā gadā eksāmeni vienu šogad baigi nav, tāpēc ir daudz vieglāks viss. Arī diezgan labi, jo tāda atpūtas sajūta nav tie eksāmeni, kas uzspiež. Es tev mācīties tā kā vieglāk ir. Lai tu justos labāk, kas būtu viena lieta, kas jāuzlabo skolai? Viena lieta, kas jāuzlabo. 100% jābūt vietām, kur sēdēt. Es varu iebilst. Jā. Ir šajā epizodē mums iedeva vairāk krēslus. Ārā ir 4 jauni krēsli. Tas nav pietiekami, jo uz skolu ir vismaz 1000 bērni, un mums 100% vajag vairāk vietas, kur sēdēt, vai arī vismaz kvalitatīvākus krēslus gaitiņos. Varu piebilst, ka iekšā vajag. Un iekšā vajag. Protams, tā atmosfēra, tu skaties uz sienu, tu redzi, kāds ir izdauzījis kaut kādu caurumu viņā, durvis ir izlauztas, stolts smird, tas būtu pats galvenais, ko es labotu. Vietas, kur kaut kādas gambling mašīnas. Es domāju, ka vidi, ka sienas jāpārkrāso čista, kaut kāds pelēks, vai arī, man nepatīk tā zaļā krāsa, tā oranžā pie to čampiņas. Jā. Labi. Nepatīk tās krāsas. Vai jūs zināt par Kiva programmu? Jā. Apmēram. Jā. Tas nav tas par to mobbingu? Nav nejausmas. Jā. Nezinu, kas tas ir. Es nezinu par Kiva programmu. Kas ir Kiva programma? Izrādās, ka skolēni nezina, kas ir Kiva programma. Es pastāstīšu, kas tā ir. Kiva programma ir starptautiska programma pret bullyingu. Tā tika veidota Somijā, Turku universitātē. Pa lielam tā ir pret bullyingu, un tā ļoti labi un efektīvi sevi pierāda, parādot, ka 23 valstīs tā ir parādījusi pozitīvus rezultātus, kā piemēram samazinot bullyinga daudzumu un uzlabojot skolēnu labsajūtu.
Par ko būtu aktuāli runāt šajā skolā, vai par ko tu gribētu dzirdēt, ko mēs nākamajās epizodēs runājam? Par cieņu pret citiem cilvēkiem. It sevišķi skolotājiem. Vienkārši par skolotāju cieņu, lai viņi sāk cienīt citus. Ne jau tā, ka tikai mums jāciena viņus. Skolas izmeklētāji! Sveiks, operator David! Kas notiek? Skolas izmeklētāji ir beiguši darbu šodien. Vēl viena laba epizode. Esam uzzinājuši, ko skolēni grib dzirdēt turpmāk. Un gaidot mūsu epizodes turpmākajās dienās. Tieši tā. Tieši tā.